Es noteikti nevaru apgalvot, ka viss ir slikti izglītībā, bet es apelēšu Saeimas komisijas vadītājai Agitei, kā viņa teica, ātri skriesi, ātri klupsi. Agita, tu ļoti labi pati zini. Ja mēs nerisināsim strauji jautājumus, tad mūsu izglītības sistēma nākamgad būs vispār bezdibenī. Šobrīd mēs pie šīs malas stāvam. Un man ļoti žēl par to komisijas pausto, jo tie kolēģi, kas šodien bija Izglītības un zinātnes komisijā, tas ir vājprāts, kas notiek izglītības nozarē. Ja mēs uzdodam jautājumus izglītības ministrijai, un ja mums atbild, mums nav risinājuma, mēs tikai domāsim, plānosim, tad droši vien, ka tādā arī bruņurapuča tempā mēs varam pateikt, ka pēc 5 gadiem mums nebūs, kas māca mūsu bērnus un mūsu mazbērnus, ja mēs pieejam šādai logikai. Un kāpēc? Man liekas, Valēņa kungs mums teica, ka mēs 9 mēnešus koalīcijā tik ļoti vāji esam strādājuši, ka nav rezultātu. Viss ir slikti, viss, kas notika, ir slikti. Un es pārņemu šo retoriku no Valēņa kunga, un es teikšu tā, ka ir ļoti daudz iemesli, kas nav izdarīts, bet ko varēja izdarīt vairāk. Pēc būtības es uzskatu, ka 9 mēnešos var izstrādāt pedagogu vakanču mazināšanas plānu un var ieviest viņu augstskolās ar dažādām programmām, ar dažādiem atbalsta mehānismiem. Vienīgais, kas mums ir šajā jomā izdarīts, mums ir ieviestas stipendijas un palielināts studētgods stipendiju saņēmēju skaits. Tas ir vienīgais unikālais 9 mēnešu darbs. Nekas vairāk. Ja es maldos, ministres kundze, nāciet, stāstiet, bet praktiskais ir tikai šie 2 darbi. Mēs kā koalīcijas partneri īstenībā, es priecājos, ka mēs neesam koalīcijas partneri, jo mūsu diskusija ar jums bija balstīta uz pārliecināšanu, uz vispār zināmu jautājumu pārliecināšanu. Par skolu tīklu mēs sākām diskutēt maijā. Mēs sniedzām savus argumentus. Nekas nemainījās. 3 mēnešu garumā mēs sniedzām argumentus, 3. mēnesī jūs mūsos ieklausījāties, jo mēs jau nācām ar pašvaldību vadītāju atbalstu un ar reģionu cilvēku pamatojumu. Ieklausījās, bet 3 mēnešus, lai ieklausītos. Un šeit man šķiet vislielākā problēma ir tāda, ka ja tā nav mana ideja, tad tā ir slikta ideja. Partneru idejas vienmēr ir sliktas idejas. Arī koalīcijā, un tas ir absurds. Uz ko mēs ejam? Mēs ejam uz labākas valsts esamību, bet man māc bažas, ka mēs uz to neejam. Jau 3 gadus, es uzsveru 3 gadus, mēs nevaram tikt ar valsts aizsardzības mācības ieviešanu. Palicis pēdējie 9 mēneši, bet šie iepriekšējie 2 gadi bija tomēr jaunās vienotības valdīšanas laiks. Un šobrīd mēs nespējam saprast, kuram priekšmetam mēs ņemsim nost. Mēs iedodam sporta stundai vēl vienu priekšmetu, un tātad mēs diskutējam, kā šo sporta stundu atņemt. Un nevienam nav skaidrības, kāds būs gala rezultāts. Runājot ar ierēģiem komisijā, visi rausta plecus un saka, mēs nezinām. Bet pēc 9 mēnešiem jāsāk īstenot šis mācību priekšmets. Skola 2030, te gan es gribu paslavēt ministri, viņa viņu aktīvi ir kritizējusi, ka tas nav izdevies projekts. Bet, godīgi sakot, ar kritizēšanu tas arī vien ir beidzies, jo es neesmu dzirdējis, ko mēs darīsim, kā mēs uzlabosim šo projektu, vai mēs ieviesīsim jaunu mācību saturu. Mums ir momentāli ātri darbi nepieciešami, kaut vai mēs šodien uzdevām komisijā jautājumu, kad mums būs gatavi
valsts pārbaudes darbu analītika rezultāti. Parlamentārā sekretāra atbildēja, es nezinu, mums nav datu. 21. gadsimtā mums nav datu, mums šie rezultāti ir savadīti elektroniskajās sistēmās. Mums jānospiež spogu, lai izgūtu šos datus. 3 mēnešus mēs nevaram viņus apkopot. Pašvaldības gaida šos datus, lai plānotu savu skolu tīklu, jo tas no tā ir atkarīgs arī finansējums vidējā izglītībā. Un šeit mums jāiet lēni, mums tie rezultāti jau bija vajadzīgi pirms mēneša. Ātri skriesi, ātri klupsi. Tāpēc arī ministrija šobrīd paklupusi, ka nevar neko ātri izdarīt. Par sporta jomu. Dāvi piekritīs, bardaks, vai ne? Ir kādi redzami rezultāti 9 mēnešu laikā? Nav. Atzīsti, nav. Līdz ar to, bet tas ir komisijas darbs, lai rosinātu. Līdz ar to arī šajā jomā mēs ejam tādu pašplūsmas ceļu, gan jau būs labi. Gan jau kaut kas uzlabosies. Bet tādas stratēģijas, šodien lasīju dienā ziņu, ka jaunais departamenta vadītājs, viņš tiešām lido. Viņam ir tādas spārnotas idejas, bet es gribētu redzēt šim spārnotām idejām stratēģiju un to finansiālo pamatojumu, par ko viņš runā. Par augstāko izglītību un zinātni, par to varam nediskutēt. Mēs visu laiku esam likumu ignorējuši un ignorējam, kāds tur 0,15 pieaugums IKP. Mums vienkārši, arī mums kā koalīcijas partneriem bija pilnīgi vienalga, jo taču vajag naudu kaut kam citam, un lai jau tā izglītība un zinātne karpās pati pa sevi. Bet, diemžēl, vakardien piedaloties Lizda organizētajā aptaujā par zinātnes darbinieku algu, es secināju, ka tur ir tieši tādas pašas problēmas kā vispārējā izglītība. Vēl viens, vienota skola. Mums tiešām bija 9 mēneši laika sagatavoties, lai mēs ieviestu šo latviešu valodu. Bet kas ir paradoks? Mēs latviešu valodas atbalstam nevaram iedot papildus stundas, mums ir finansējuma trūkums, bet tajā pašā laikā Krievu tradīciju saglabāšanai mēs iedodam skolai 14 stundas nedēļā, kuras obligāti ir jāiztērē. Es jums atklāšu realitāti, kas ir 2. klasē no 23 bērniem 10 neprot latviešu valodu. Un kāda ir saruna valoda Ludzas vidusskolā starpbrīžos? Krievu valoda, vai ne, Valdi? Mums bija 9 mēneši, lai apzinātu situāciju. Mēs neko neesam apzinājuši un tad brīdamies, kāpēc mēs esam. Un pats pēdējais. Es šo pieprasījumu parakstīju arī Atis, un es runāšu Ata vārdiem. Kad mums atsūtīja šo, viņš ienāca frakcijā un teica, kas tas par murgu? Vai tiešām mēs gribam, lai mūsu tauta pazūd? Vai mēs esam amorāli, vai mums nav arī vispār ģimenes jēdziena turpinājums. Es piekrītu, ka ir atbildīgie, kas uzņemas atbildību, un gods un slava Lienai, es ar viņu runāju, viņa uzņemas atbildību par to. Protams, ir nianses, un viņa ir gatava par šīm niansēm arī runāt, kāpēc tas tā notika. Bet vienīgais, ko es gribu pateikt, mums izglītības ministrijā ir labās biedrības un sliktās biedrības. Labā biedrība ir Papardes zieds, kas vakardien Delfos mani nosauca par tumsoni, jo es nesapratu. Jūs paklausieties, jūs nesmējaties. Andri, lūdzu, paklausies šo interviju, un tu noklausīsies. Es esmu tumsonis, jo es nesaprotu, ka šis materiāls ir tik efektīvs skolotājiem, ka bez viņa dzīvot nevar. Es nesarunājos ar zāli. Papardes zieds, Mozaīka, Marta. Bet kur mums ir citas organizācijas, kas tiešām kritiski aizstāv savas vērtības? Tās mēs neaicinām, jo tās neatbalstīs mūsu izglītības zinātnes
Izglītības un zinātnes ministrijas viedokli. Pirms kāda laika es komunicēju ar ministres biroju, un man ministres birojas konkrētie cilvēki teica, Česlav, iedot laiku, iedot vēl pāris mēnešus, iedot vēl gadu, tu redzēsi, būs uzlabojumi. Es teicu, labi, gaidam, nesagaidam. Laiks, diemžēl, neko nav mainījis. Bet ticiet, kolēģi, ko mēs darīsim? Mēs sniegsim dažādus priekšlikumus, mēs sniegsim likumprojektus, lai ātrā tempā labotu situāciju. Jūs varat viņus nepieņemt, bet ticiet man, pēc 3 mēnešiem, pēc 6, pēc gada jūs paši attapsieties, ka žēl, ka mēs to neklausījāmies, jo tas varēja uzlabot situāciju. Jo vairāk jūs ignorēsiet mūsu priekšlikumus, jo vairāk būs tādi pieprasījumi un jo vairāk mēs sakarīgus, argumentētus priekšlikumus sniegsim.